Jā, sveicināti visi, kas mūs skatās. Sāksim mēs šo semināru ar tādu status quo informāciju par to, ko tad mēs šobrīd esam jau sasnieguši fondu jomā, kas ir tās aktualitātes, un tad mazliet arī iezīmēsim pārējās tēmas, par ko mēs vispār šodien runāsim. Jāsaka, ka darbu kārtību mēs parasti sastādām arī no tiem jautājumiem, kas jums kā finansējuma saņēmējiem vai interesantiem pieteikties uz fondu finansējumu ir aktuāli. Tad centīsimies uz šiem te visbiežāk uzdotajiem jautājumiem atbildēt arī šodienas prezentāciju laikā. Bet sākot ar to esošo situāciju, tātad progresa fondu 21-27 periodā. Un jāsaka, ka salīdzinot, protams, ar iepriekšējām reizēm, jau šis progress mums ir viennozīmīgi tāds nozīmīgs, jau sasniegts, un esam jau daudz ko paveikuši. Tātad no kopējā piešķīruma, kas šajā fondu periodā Latvijā ir pieejams no 4,2 miljardiem eiro, mēs esam lielāko daļu un tādu nozīmīgi lielāko daļu esam jau izsludinājuši atlasēs. Tātad vai nu noslēgti līgumi, vai jau konkursi ir izsludināti, pieteikumi tiek sagatavoti, un tie jau ir 88%. Ja mēs runājam jau par konkrētiem uzsāktiem projektiem, tad 57% no finansējuma jau ir piesaistīti konkrētiem projektiem. Tātad tie ir projekti, kur mēs esam noslēguši līgumus un kur noris jau ieviešanas fāze. Bet tāpat laikā finansējums mums vēl ir arī pieejams konkursēšanai, tātad 786 miljoni ir tas finansējums, kas joprojām ir pieejams atvērtajās atlasēs, tātad, ko mēs esam jau izsludinājuši, vai arī kas tiks vēl joprojām vai šī gada laikā, vai nākamā gada laikā tiks tātad sludināts. Un esam arī tādā ļoti aktīvā fāzē projektu vērtēšanas kontekstā, jo, ja mēs skatāmies uz to kopējo finansējumu, kas mums ir šobrīd vērtēšanā, tad tas ir vairāk kā 220 miljoni eiro un vairāk kā 1000 projektu, kas pie mums šobrīd tiek vērtēti. Tāds īstais progresa rādītājs noteikti, ko mēs vienmēr regulāri mēram, tie ir veiktie maksājumi, un tad, jāsaka, ka arī šajā te jomā mēs jau sākam virzīties tā diezgan nozīmīgi uz priekšu, 14% jau ir tas fondu finansējums, ko mēs tātad esam jau reāli investējuši un esam arī finansējumu saņēmējiem izmaksājuši. Par visām atlasēm un arī par šo te progresa informāciju pieejama ir mūsu mājaslapā informācija daudz detalizētāk, tā kā, ja ir interese par konkrētām jomām, tad noteikti mūsu mājaslapā visu šo informāciju varat atrast. Nākamais lielais finansējuma avots ir atvesļošanas fonds, un atvesļošanas fonda progress mums jau ir nozīmīgāks. Ja kopējais piešķīrums atvesļošanas fonda ietvaros ir tuvu 2 miljardiem eiro, tad CFLA pāraudzībā tie ir 1,24 miljardi eiro, kur vai nu mēs veicam projektu atlasi vai stājamies ar jums sadarbībā no projekta līguma noslēgšanas brīža. Un 63% tātad ir tas kopējais atvesļošanas fonda finansējums, par ko tātad CFLA, kur arī iesaistīsies. Atlases ir izsludinātas pilnīgi visas, tātad projekti mums jau ir zināmi, un projektu uzraudzībā jau ir vairāk kā par 93% no pieejamā finansējuma, un tie ir 374 projekti. Liela daļa projektu ir jau pabeigta, procentuāli tas gan ir tikai 3%, bet tomēr 81 projekts ir diezgan nozīmīgs jau skaitlis, kas nozīmē, ka šie te projekti rezultāti ir sasniegti, finansējums ir ticis izmaksāts, un mēs jau varam skatīties jau uz produktīvām, jau pabeigtām investīcijām. Un mums ir palicis tikai viens projekts vēl vērtēšanā, kur tad mēs pavisam drīz jau ceram, ka mēs būsim noslēguši līgumus pilnīgi par visu mūsu pārziņā esošo atvesļošanas fondā portfeli. Un arī maksājuma jomā šeit progress ir daudz lielāks, jau vairāk kā puse no mūsu pārziņā esošā finansējuma ir saņēmējiem izmaksāta.
Atvesļošanas fonds, protams, ir tā programma, kurai mums vairāk ir jāskatās uz sasniegtajiem rezultātiem, tieši arī laika ziņā, jo nākamā gada vidus ir tas brīdis, kad ir pārsvarā jau jābūt pabeigtiem projektiem un rezultātiem tātad ir jābūt jau sasniegtiem tādā kapacitātē vai tādā apjomā, lai mēs jau varētu nonākt līdz gala maksājumam. Un maksājums finansējuma saņēmējiem atvesļošanas fonda ietvaros mēs varēsim maksāt līdz augusta beigām nākamajā gadā. Tātad, kā jau es minēju, tāds būtiskākais vai tāds vieglāk varbūt arī saprotamais progresa rādītājs visos fondos viennozīmīgi mums ir veikto maksājumu apjoms, jo tās ir tās investīcijas, ko tad mēs esam jums kā finansējuma saņēmējiem jau atmaksājuši, tātad mēs jau redzam jau vai nu sasniegtu rezultātu, vai nu pietiekam nozīmīgu progresu šajā te ziņā, lai tālāk arī investīcijas varētu kalpot tām paredzētajiem mērķiem. Un, ja mēs skatāmies uz maksājumiem, tad šobrīd šī gada mērķis ir bijis diezgan nozīmīgs. Tas ir lielāks, kā tas ir bijis iepriekš arī aģentūras pārziņā esošajam finansējumam. Un kopumā tie ir gandrīz 900 miljoni eiro, kas šajā gadā, ko mēs esam plānojuši tātad izmaksāt. Un šī te izpilde jau mums ir 82% apmērā jau ir sasniegta, tātad vēl ir palikuši 145 vai 143 miljoni eiro, tātad, kas vēl joprojām, ko mēs plānojam līdz šī gada beigām vēl jums samaksāt un tātad jau reālos rezultātus arī saskatīt. Tā proporcija starp fondiem un atvesļošanas fondu ir arī šeit slaidā redzama. Tātad 505 miljoni ir tie, ko mēs plānojam fondu kontekstā izmaksāt atvesļošanas fondu ietvaros. Tas ir mazliet mazāks finansējums, bet ko es gribu uzsvērt, tātad šie finanšu mērķi mums ir arī pietiekami nozīmīgi. Tā ir tā nauda, ar ko mēs rēķinamies un ko mēs esam projektiem, kas ir mūsu pārziņā un kur jau mums šie līgumi ir noslēgti. Ja jūs mums esiet savos plānos teikuši, ka jūs šo naudu tātad no mums gribēsiet vēl šajā gadā saņemt, tad mēs arī šo naudu esam jums tā kā pierezervējuši, tāpat varētu teikt. Un tādēļ arī mums ir ļoti būtiski, lai tiešām lai tās prognozes arī izpildītos, lai nebūtu tā, ka mēs naudu norezervējam, bet beigās varbūt tie mērķi netiek sasniegti. Tādēļ mēs arī aicinam visus finansējumu saņēmējus pieiet šai finanšu prognozēšanai pietiekami arī nopietni un brīdināt mūs, ja gadījumā jūs redzat, ka tomēr ir kaut kādi apstākļi radušies tādi, kad šo finansējumu šajā gadā jūs mums nevarēsiet pieprasījumos iesniegt, jo tad mēs zināsim, varēsim varbūt finansējumu pārvirzīt uz citiem projektiem. Tādēļ būsim stiprā sadarbībā šajā jautājumā un tiešām gribam no jums saņemt tādas ļoti realistiskas finanšu prognozes, lai mēs šo finansējumu varam novirzīt tieši tur, kur šis progress ir pietiekami liels sasniegts un kur jūs ar šo finansējumu vēl šajā gadā rēķinaties. Mazliet gribētu arī ieskicēt tās programmas, kur mēs fondu ietveros, kas šobrīd vēl joprojām ir vai nu ir atvērtas, vai arī kur mēs vēl plānojam izsludināt atlases, lai arī jūs kā potenciālie projektu sagatavotāji spētu tātad saulēcīgi arī sagatavoties pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai. Un šeit ir apkopojums par tām atlasēm, ko mēs plānojam vēl šajā gadā izsludināt, kur finansējuma saņēmēji varēs būt pašvaldības vai arī pašvaldību iestādes, un pārsvarā tās visas ir atklātas projektu atlases, tātad, kur nozīmīgs ir tāds konkurences princips, vērtējam projektus un finansējums tiek piešķirts tiem, kas visvairāk atbilst izvirzītajiem kritērijiem, bet divas no šīm atlasēm mums ir ierobežotas atlases, un tas ir izglītības iestāžu nodrošinājuma pilnveidē. Tātad šīs divas atlases būs tādas, kur mēs jau uzaicināsim konkrētus finansējumu saņēmējus sagatavot pieteikumus.
Bet informācija par visām šīm tā atlasēm, līdz ko kā dokumentācija ir apstiprināta, tad līdz ko kā ir apstiprināti programmas nosacījumi un arī atlases kritēriji, tā mēs uzreiz publicējam mūsu mājaslapā. Tur ir pieejama ne tikai informācija un dokumenti pieteikumu sagatavošanai, bet ir vienmēr arī norādīta kontakta persona aģentūrā, ar kuru ir iespējams sazināties un kas jau detālāk varēs izstāstīt šos te atlases nosacījumus. Tātad mēs noteikti aicinām arī sazināties, ja kaut kas jums no nosacījumiem nav skaidrs vai nav izprotam, varbūt arī šie te atlases kritēriji, kam tad vairāk tiks punkti piešķirti vai kas ir tie izslēdzošie kritēriji, lai pieteikums būtu veiksmīgs, tad tiešām sazināties ar mūsu kontaktpersonām, mēs jums šos te nosacījumus izstāstīsim, tā lai mēs nonākam pēc iespējas pie vairāk pozitīviem un apstiprinātiem projektiem. Nākamais apkopojums ir par tām atlasēm, kas ir pieejamas vai būs pieejamas vēl šajā gadā zinātniskajām institūcijām un komersantiem. Tātad šeit plānojam gan praktiski ievirzes pētījumiem atlasi, gan arī Latvijas dalībai Apvārsnes Eiropa programmā. Tāpat arī atbalsts jaunu projektu attīstībai. Tātad tās arī ir atlases, kurās joprojām būs iespējams iesniegt pieteikumus. Un arī uzņēmumu atbalstam dalībai kapitāla tirgos. Un visbeidzot apkopojums par atlasēm, kas pieejamas biedrībām un nodibinājumiem. Tātad nevalstiskajam sektoram arī ir 3 plānotas atlases vēl šajā gadā, kur tātad arī nevalstiskais sektors varēs sagatavot projektu iesniegumus un iesniegt tātad iesniegumus gan saistībā ar veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanu, gan arī atbalstam nozaru vajadzībās balstītāju pieaugušo izglītībai un atbalsta instrumentu izstrādēji un ieviešanai ģimenes funkcionalitātes stiprināšanai. Tātad arī par šīm visām atlasēm detālāka informācija mūsu mājaslapā pieejama un arī kontaktpersonas, kas spēs tātad palīdzēt jums sagatavot projektu pieteikumus. Un tālāk, es mazliet vairāk gribētu iezīmēt tādu vienu lielu iniciatīvu, pie kā mēs esam arī šī gada laikā un šīs vasaras laikā daudz strādājuši, apzinoties kopējo uzsvaru valsts pārvaldē uz administratīvā sloga mazināšanu un birokrātijas mazināšanu. Tātad arī fondu saimniecībā mēs esam tātad pieskārušies šai tēmai un tā ļoti detalizēti kopš pavasara esam vērtējuši gan regulējumu, gan arī iekšējo procesus, kas ir tās lietas, ko mēs varam vienkāršot, lai pēc iespējas veiksmīgāk mēs nonāktu līdz projektu rezultātiem. Un šeit es gribu teikt, ka lielu uzmanību aģentūra turpmāk arī pievērsīs pakalpojumu uzlabošanai, tātad vairāk arī liekot uzsvaru tieši uz šo te konsultatīvo atbalstu, uz preventīvu atbalstu, lai mēs varētu jums palīdzēt projektus veiksmīgi īstenot, jo tas ir gan mūsu rezultatīvais rādītājs, gan tā ir, protams, arī jūsu pašu interese, lai fonda investīcijas nonāktu tiešām tām paredzētajiem mērķiem, nonāktu mūsu tautsaimniecībā un lai mēs neko no pieejamās fonda naudas nezaudētu. Tādēļ arī mēs liekam lielāku uzsvaru tieši uz sadarbību, uz pakalpojumu stiprināšanu atbalsta jomā un līdz ar to esam gan pārskatījuši visus iekšējos procesus un atmetuši visu visas liekās darbības, ko vien mēs varējām arī identificēt. Tāpat mēs esam pārskatījuši iesniedzamās veidlapas, lai arī šajā te dokumentācijā, kas tomēr ir nepieciešama, lai mēs redzētu, kāds tad ir projektu progress un kāds tad ir šīs darbības, kas tiek projektu ietvaros tiek veiktas. Bet mēs esam maksimāli samazinājuši iesniedzamās informācijas apjomu, lai nebūtu tā, kad ir, piemēram, jums jāsniedz vairāk kārt viena un tā pati informācija vai jāvada sistēmā vairāk kārt viena un tā pati informācija. Tātad tādā veidā mēs arī šīs te veidlapas pārskatījām, lai pēc iespējas mazinātu sniedzamās informācijas un dokumentācijas apjomu.
Nenoliedzami redzam arī vairākus uzlabojumus, kas varētu tikt arī veikti normatīvo aktu jomā, un arī ar šiem te uzlabojumiem mēs esam tātad gājuši gan pie Finanšu ministrijas, kas tātad pārvalda kopējo fondu vadības sistēmu, gan arī pie nozaru ministrijām, tur, kur mēs redzam, kad varētu arī kādi vienkāršošanas pasākumi arī tikt veikti normatīvo aktu jomā. Un jāsaka, ka arī šo te kopējās arī sadarbības rezultātā ar visām ministrijām ir arī izdevies diezgan daudz uzlabojumus veikt gan normatīvos aktos, gan arī pašās vadlīnijās, piemēram, par izdevumu attiecināmību, lai arī šīs te prasības par to, kādā veidā vispār ir jāiesniedz arī atskaites aģentūrā un kāda dokumentācija ir vajadzīga, tātad, lai mēs šo te procesu vienkāršotu. Ņemot vērā, ka aģentūras kopējais darbības portfelis ir samērā plašs un mēs strādājam ar atbalstu ļoti daudzās nozarēs, tad mēs esam sapratuši, ka mums ir nepieciešams arī dažas no šīm te nozarēm un dažas varbūt tieši no konkrētajām atlasēm ir tādas, kurām tā prioritāte ir lielāka salīdzinājumā ar pārējām. Un tādēļ aģentūrā ir ieviests zaļais koridors. Un zaļais koridors fondu pārvaldības jomā nozīmē to, ka prioritāri gan projektu pieteikumi tiek izskatīti, gan arī jebkura dokumentācija tieši jau finansējuma ziņā tiek izskatīta tajās programmās, kas ir virzītas uz drošības un aizsardzības pasākumiem. Tātad, jebkurš atbalsts drošības un aizsardzības jomā, tas būs tas, kuru projektu dokumentāciju mēs vienmēr izskatīsim primāri. Un tāpat otrā prioritāte tiek dota tiem projektiem un arī tām aktivitātēm, tām programmām, kas ir finansiāli apjomīgākās, jo tomēr ir mums arī finanšu mērķi, kas mums ir jāsasniedz, un līdz ar to, tur, kur mēs redzam, kad šis ieguldījums finanšu mērķu izpildē varētu būt ātrāks, tad arī šie te projekti vienmēr tiks izskatīti nedaudz ātrāk, bet es gribu vērst arī uzmanību, ka noteikti arī pārējo projektu kontekstā mēs pievēršam ļoti lielu uzmanību termiņiem, jo mēs saprotam, ka ātrums ir tas, kas no mums noteikti tiek sagaidīts un kur mēs tātad gribam arvien ātrāk šīs investīcijas tātad jau reāli ieguldīt, un līdz ar to mēs saprotam, kad ātrums ir būtisks, un tādēļ arī mēs monitorējam termiņus, kādos mēs tātad gan izskatām pieteikumus, gan veicam maksājumus, lai mēs nelaustu tos solījumus, ko mēs jums esam devuši, kādos termiņos mēs vispār to varam izdarīt. Un ļoti būtiska lieta, mēs vairāk arī balstīsimies arī savā atbalstā jums, kā pieteikumu sagatavotājiem un arī projektu īstenotājiem. Mēs balstīsimies vairāk risku vērtējumā. Mēs arvien vairāk arī uzticēsimies, mazinot varbūt to mūsu iesaisti un to dokumentācijas vai informācijas apjomu, kas tiek no jums prasīts, bet vairāk arī tās mūsu darbības orientēsim tieši uz riskos balstītu vērtējumu. Bet riskos balstīts vērtējums tas nenozīmē, ka tie jautājumi, ko mēs jums uzdodam, ka tie ir tikai vienīgi, tas nozīmē, ka jūs esat nonākuši augsta riska kategorijā, bet risku vērtējumā mēs ņemam vērā dažādas apsvērumus un arī tā skaitā, protams, ir arī nejaušās izlases kopas, kurās tad arī tiek atlasīti, piemēram, iepirkumi, kas tiek paskatīti un kur mēs varam arī kaut vai pirms iepirkuma veikšanas mēs varam arī nokonsultēt par to, ja mēs redzam, ka iepirkumā varbūt ir kādi potenciālie riski. Par projektu atlasēm mums ir vesela tēma, kas šodien tiks arī izskatīta par vienkāršošanu projektu tieši atlases jomā, bet tā pavisam īsi ieskicējot, tātad mēs esam skatījušies gan uz vērtējumu kritēriju skaitu, meklējot veidus, kā šos te kritērijus mazināt, gan arī uz vispār iesniedzamās dokumentācijas apjomu, gan arī meklējām veidus, kur mēs varam, piemēram, paļauties vairāk uz pašdeklarācijas aspektiem. Tātad arī šīs te lietas mēs esam šobrīd arī iestrādājuši mūsu pieejām, par to mums tālāk mūsu kolēģi Agnese pastāstīs jau daudz detalizētāk.
Bet atgriežoties pie administratīvā sloga mazināšanas pasākumiem tieši projektu uzraudzībā, skatījām, kā jau es minēju, mēs pārskatījām procesus, mūsu iekšējos procesus, bet mēs skatījāmies arī uz tām pārbaudēm, kur varbūt, kad mūsu darbības iespējami dublējas ar kādu citu institūciju darbībām. Tātad arī tad, ja mēs redzam, kad piemēram, iepirkuma uzraudzības birojas ir kādus iepirkumus skatījies, vai arī kādas citas institūcijas, kas ir iesaistījušās, uz kuru viedokli mēs varam paļauties, tad mēs arī šīs dublējošās pārbaudes vairāk neveicam. Tāpat arī esam tā krietnī pastrādājuši sadarbībā ar iepirkuma uzraudzības biroju par to, lai pārliecinātos, lai mēs salāgotu savas prakses attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas izskatīšanu. Tātad, lai nebūtu, piemēram, tādas situācijas nerastos, kad iepirkumu dokumentāciju vērtē aģentūra un tad norises pārbaudu vērtē IUB. Tātad arī šos te aspektus mēs vērtējam kopā, tātad viens iepirkums, ja tiek skatīts, lai tas maksimāli tiktu skatīts vienā iestādē, un tālāk jau, protams, mēs varētu uz to arī paļauties. Mūsu sadarbība ar iepirkuma uzraudzības biroju jau gadu gaitā ir tāda ļoti cieša, un tādēļ arī mēs turpinām šo te darbu arī vispār pie iepirkumu metožu tā kā, vienkāršošanas, uzlabošanas. Protams, gaidam arī potenciālo iepirkumu reformu, kas varētu arī šo te procesu ļoti atvieglot, bet, kamēr mēs neesam līdz šai reformai nonākuši, mēs redzam, ka iepirkums noteikti ir tā lieta, kas projektu īstenošanas laikā sagādā varbūt lielākās galvas sāpes un raizes projektu ieviesējiem, un tādēļ arī šodien seminārā vismaz 2 tēmas mums ir saistītas ar iepirkumu. Tātad mums būs atsevišķa prezentācija par zemesliekšņu iepirkumiem, un tāpat atsevišķa prezentācija būs arī par privāto tiesību subjektiem, tātad, ko mēs varam, kādas mācības mēs esam pamanījuši, ar ko mēs varam padalīties arī attiecībā uz šiem iepirkumu subjektiem. Un tāda vēl viena nemazāk aktuāla tēma ir Bauhaus iniciatīva, pie kuras arī mēs šodien vairāk pieskarsimies šī semināra gaitā par to, kā tad ar šo te iniciatīvu iet, un arī pastāstīsim par veiksmīgajiem piemēriem. Nākot atpakaļ pie administratīvā sloga mazināšanas pasākumiem, esam samazinājuši arī iesniedzamo pārskatu skaitu. Tas, piemēram, kā piemēru var minēt arī PVN pārskati, kur mēs esam tiešām samazinājuši šo skaitu un situācijas, kurās vispār ir šie pārskati ir jāsniedz, un tāpat arī gan pēcuzraudzības pārskatu, gan arī citu saistīto pārskatu kontekstā. Tātad maksimāli mazinam gan to apjomu, gan iesniegšanas biežumu. Un varbūt es šeit nepieskaršos visām tām detalizētajām lietām, kas ir darīts, ko es pieņemu, ja jūs esat jau finansējumu saņēmē, tad es pieņemu, ka jūs arī, tad jūs esat arī ar šiem te uzlabojumiem saskārušies, un tad varat arī to izjust varbūt mazliet vairāk, bet viena lieta gan par vienkāršoto administratīvo izmaksu uzskaitu projektos, tā ir arī tāds, manuprāt, diezgan tāds būtisks atvieglojums, ko mēs esam arī sadarbībā ar Finanšu ministriju tātad izstrādājuši, un tas rezultējās izmaiņās izdevuma attiecināmības vadlīnijās, tātad vismaz dažādie ierobežojumi, kas mums bija attiecībā uz atalgojumu un ar to saistītajām izmaksām, tātad šie ierobežojumi ir atcelti, un līdz ar to mēs vairāk varam uzmanības pievērst rezultātiem un ne tik daudz varbūt arī tādai izmaksu uzskaites pārbaudēm. Būtiska mūsu darbības daļa gan mūsu pusē, gan arī jūsu kā klientu pusē noteikti notiek mūsu digitālajā vidē, un tas ir KPVIS vai Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma. Esam ņēmuši vērā jūsu ierosinājumus un jūsu atziņas, atsauksmes par to, kas tad šajā te sistēmā strādā labi, kas nestrādā tik labi, un šīs te atsauksmes ir maksimāli arī sistēmas funkcionalitātei iestrādātas.
Izveidojām arī jaunu video ciklu par to, kādā veidā šis portāls ir lietojams. Tā kā, ja jums kādā brīdī ir nepieciešams vai kāds padoms, tad noteikti aicinu izmantot YouTube kanālā pieejamos šos te video, lai paskatītos, kas ir tā labā veida vai ātrākais veids, kā vispār sistēmu lietot un izmantot savā labā. Tāpat mums ir izveidots jauns rīks, tas ir klientu profila sistēma risku monitorēšanai, ko mēs ņemsim palīgā arī savā risku vadības pieejā un vērtēsim riskus jau balstoties uz visu to informāciju, ko mēs dažādos kanālos, dažādās informācijas sistēmās varam iegūt, lai lieki arī neapgrūtinātu mūsu klientus. Vēl viens digitālais risinājums, pie kā mēs strādājam, ko mēs noteikti ņemam vērā, tātad kopējo tendenci, ka mums arvien vairāk arī mākslīgā intelekta risinājumi ienāk mūsu vidē un tādēļ diezgan ar tādu prieku varu teikt, ka mēs esam pabeiguši valsts pētījumu programmu par mākslīgā intelekta metožu piemērošanas iespējamību fondu projektos. Mums ir izstrādāts prototips, kas varētu palīdzēt tātad iepirkumu izskatīšanā un tā prototipa rezultativitāte, ja tā varētu teikt, ir 70%. Tātad, ja mēs redzam, ka vismaz 70% jautājumu varētu būt vai aspektu iepirkumu kontekstā varētu būt tie, par kuriem mums mākslīgais intelekts varētu palīdzēt, tad mēs par to ļoti priecājamies. Meklēsim veidu, kā mēs arī varam reāli šo te rīku izmantot un kā mēs to varētu arī nākotnē varbūt dot jums arī kā klientiem, kā palīdzošu rīku, lai pēc iespējas visas potenciālos riskus novērstu, un iepirkumu mums ietu diezgan gludi. Jā, un kā jau es minēju, šī pieejas maiņa un lielāks uzsvars tieši uz pakalpojumu attīstību un attiecībā uz atbalstu un konsultācijas sniegšanu, tas ir tas, kas ir iestrādāts arī mūsu stratēģijā, tātad gan rezultatīvie projekti, gan arī lielāka paļaušanās uz risku vadības pieeju. Tas ir tas, kādā veidā mēs tātad šo savu darbību arī šajā brīdī pārstrukturējam. Ļoti ceru, ka jūs jau šos rezultātus redziet vai vismaz jūtat, ka tā tas varētu notikt, un tādēļ arī liels paldies visiem, kas jau ir piedalījušies mūsu klientu aptaujās un jau to savu atgriezenisko saiti devuši. Ja jūs to vēl nesiet izdarījuši, tad vēl ir iespēja līdz 2. novembrim mums ir joprojām aktuāla klientu aptauja, kurā tad mēs labprāt arī sagaidītu atgriezenisko saiti no jums. Tātad, kas ir, dodiet realistisku novērtējumu tam, kādā veidā mēs strādājam un kur varbūt arī mēs to savu sadarbību ar jums varam vēl uzlabot. Mēs noteikti turpināsim arī organizēt seminārus, tā kā jau mēs to esam līdz šim darījuši, gan labā praksa, gan arī individuāli semināri par konkrētām atlasēm. Bet vēl viena lieta, kas varbūt arī mums ir, ko mēs arī gribētu aicināt, izmantojot savu pēdējās 2 minūtes savu laika, tātad ir izmantot arī visus pieejamos informācijas kanālus un ziņot mums par visām tām lietām, kur jūs redzēt, kad, piemēram, fondu jomā, vai notiek kaut kādas nepareizas darbības, vai, piemēram, jūs redzēt, ka tiešām ir vēl joprojām milzīgs administratīvais sloks, kur jums liekas, ka kaut ko varētu darīt savādāk, efektīvāk, tad mēs labprāt tās jūsu idejas arī uzklausītu, un tādēļ mūsu mājaslapā ir pieejama gan iespēja tātad ziņot par iespējamiem uzlabojumiem, gan arī par iespējamiem krāpšanas riskiem. Ja jūs konkrētu tēmu nesaskatat, varbūt, kur tieši ir tā saita, kur jāziņo, tad izmantojot mūsu vispārējos informācijas kanālus. Mēs ņemam vērā visas ziņas, kas līdz mums nonāk, un mēs labprāt arī uzklausīt visas tās bāžas, kur jūs varbūt redzēt, ka fondu finansējums netiek ieguldīts tā, kā tam būtu jābūt, tad ar mums lūdzu to dalieties un dalieties nepastarpināt uzreiz ar aģentūru, lai mēs visātrāk varam tātad meklēt pareizo risinājumu. Tas, laikam, būtu no manas puses šajā brīdī viss. Šeit ir arī mūsu kontakti, tātad aicinu izmantot, sekot līdzi arī mūsu sociālajiem tīkliem.